Re! Viss ēters ir te! Starp citu, no šī gada stājusies spēkā virkni izmaiņu ceļu satiksmes noteikumos, un tie attiecas ne tikai uz autobraucējiem, bet arī velobraucējiem un gājējiem. Jā, un arī atsevišķi ceļu satiksmes drošības direkcijas pakalpojumi šogad izmaksās dārgāk nekā tas bija iepriekš, par to arī esam ziņās stāstījuši. Kas īsti no šā gada ceļu satiksmē ir mainījies, to noskaidroja mūsu kolēģis Uldis Birziņš. Liela daļa izmaiņu ceļu satiksmes noteikumos vērsta uz drošības palielināšanu mazaizsargātāko satiksmes dalībnieku vidū. Velosipēdistiem ir jāpārvietojas pa viņiem paredzēto infrastruktūru. Vai tas būtu veloceliņš, vai tās būtu velo joslas, vai arī infrastruktūra, kuru velosipēdisti kaut kādā veidā sadala ar gājējiem. Ja šīs infrastruktūras attiecīgajā vietā nav, vai šī infrastruktūras virziens, teiksim tā, nesakrīt ar velosipēdista iecerēto braukšanas virzienu, tad velosipēdistam ir atļauts pa brauktuvi, pēc iespējas tuvāk brauktuves labajai malai. Savukārt pa ietvi atļauts pārvietoties izņēmuma gadījumos bērniem līdz 12 gadu vecumam un viņu pavadošiem cilvēkam, kā arī, ja ceļu satiksmes intensitāte vai laika apstākļi nav piemēroti braukšanai pa ielu. Pa sabiedriskā transporta joslu ar divriteni varēs braukt tikai tad, ja būs uzstādīta šo darbību atļaujoša ceļa zīme. Tikmēr autovadītājiem jāņem vērā, ka uz grāns ceļiem ārpus apdzīvotām vietām maksimālais atļautais braukšanas ātrums no šā gada ir 80 km/h. Ir pamainīts šis formulējums, šis norma, kas nosaka attālumu no krustojuma, kādā var atstāt šo transporta līdzekli. Jā, vecajos ceļu satiksmes noteikumos šie 5 metri bija jāmēra no brauktuvu krustošanās vietas, tad pēc jaunā regulējuma šie 5 metri ir no vietas, kur sākās krustojums, respektīvi, kur sākās brauktuves malas nopļojums. Autovadītājiem šogad jārēķinās arī ar lielākiem izdevumiem. No šā gada mainījušās lietas, kas transporta līdzekļiem tehniskās apskates laikā tiek pārbaudītas. Tā rezultātā nedaudz mainījusies arī šī pakalpojuma cena. Turpmāk tiks kontrolēta arī ABS bremžu, elektroniskās stabilitātes kontrolas sistēmas un gaisa spilvenu drošības sistēmas darbība. Arī tiem, kur auto ar šādām ierīcēm nav aprīkoti, tehniskā apskate būs dārgāka. CSDD nekad nav diferencējis cenas par vecākiem transporta līdzekļiem, kuru pārbaude rita ilgāk, un jaunākiem transporta līdzekļiem, kuru pārbaude varbūt līdz šim bija īsāka nekā vecākiem transporta līdzekļiem. Līdz ar to arī šī cena paaugstinājums visiem transporta līdzekļiem ir vienāds, un tie ir apmēram 3 eiro. Braukšanas eksāmens izmaksās par 8 eiro vairāk kā pērn, jo 25 minūšu vietā turpmāk tajā būs jābrauc 40 minūtes. Tikmēr par elektromobīļu pirmreizēju reģistrāciju vairs netiks prasīta samaksa. Uldis Birziņš, Gustavs Kukainis, Latvijas televīzija.